Sinepju graudiņš – vārds katrai dienai. Ko tu sēji savā dzīvē? Šodienas raksturvieta. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Salamana pamācības, 18. nodaļa, 21. pants. Šodienas pārdomas. Apzinies to vai nē, taviem vārdiem ir milzīgs spēks. Neatkarīgi no tā, ar ko tu šodien varētu saskarties, tavas mutes vārdi nosprauž tavu kursu uzvarai vai sakāvēji. Tāpēc svarīgi ir izprast Dieva iedibinātos sējas un pļaujas likumu. Piemēram, ja tev rokā būtu zirņi un tu tos iesētu, vai no tiem izaugtu pupas? Noteikti nē. Tāpat, ja tu iesētu spaini zirņu un pa vidu iemestu pāris pupas, būtu lieki cerēt, ka pupu raža būtu lielāka par zirņu ražu. Tāpat mūsu vārdi ir kā sēklas, kas dod atbilstošu ražu. Apņemies pārdomāt, kādus vārdus tu lieto ikdienā, proti, ko tu sēji savā dzīvē. Vai tavi vārdi spēs atnest tev tīkamus augļus? Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies par tavu vārdu, Bībeli, kurā vienmēr varu atrast pareizos vārdus, ko sēt gan savā, gan citu dzīvē. Palīdz man ikdienā pamanīt nepareizos vārdus un atteikties no tiem. Es izvēlos runāt dzīvību un pateicos, ka tu dod man baudīt no tās augļiem. Jēzus vārdā. Āmen.